Dievs deva tādu žēlstību, ka tika kristītā 1 mēneša apmēram vecumā, bišķi baznīcā. Pēc tam ilgu laiku es tur nebiju, tajā baznīcā, jo bija padomju laiks. Un apmēram tikai vidusskolas laikā es ienācu pirmoreiz vēlāk pēc kristībām tajā baznīcā, jo bija mana māte skolotāja, un tas bija sarežģīts laiks, kad viņa varēja zaudēt darbu, un tāpēc tikai atmodas laikā es tur pirmoreiz tā apzinātā vecumā ienācu, un mani ļoti uzrunāja tajā baznīcā krucifiks. Man bija žēlstība arī dziedāt draudzes korī, un tā kā notika sprediķis, tad mēs tur sēdējām tādā līmenī, ka es redzēju tikai to krucifiksu un priesteri, kas darbojās pie altāra un runāja tajā brīdī. Un mani vienkārši tas krucifiks ļoti stipri uzrunāja un ieskatījos viņā. Vēlāk, tā kā atnācu uz Rīgu mācīties, tad uzrunāja tieši priesteris Andris Ierumanis caur savu pastorālo darbību, caur saviem sprediķiem, caur darbību ar draudzes jauniešiem, tas Svētā Jēkaba katedrālē. Uzskatīju Dievu par savu dzīves centru un par savu mugurkaulu savā dzīvē. Viņš ir ļoti daudz atbalstījis mani un izjūtu viņa klātbūtni vēl joprojām. Un tad, kad ir kaut kādi grūtāki brīži, tad ir iespēja aiziet, piemēram, uz adorācijas kapelu, kur var smelties daudz spēka un arī dziedināšana un stiprinājumu vispār.